Labrīt! Šai skaistajā dienā, kad beidzot nespīd saule un nevar nomirt vienkārši no tā, cik karsts ir. Tā kā, jā, man ir atvaļinājums, man vajag atpūsties, un mēs ar manu kolēģi Ilzi saplānojām braukt uz Kurzemi kempingā ar teltīm uz 2 naktīm, 3 dienām. Un apskatīsim kaut kādas vietas Kurzemē. Īsti baigi nekas nav saplānots, bet aptuveni kaut kas ir zināms. Un viss pārējais būs tā spontāni. Šobrīd esmu manā balkonā. Mazs ieskats, ko es saveidoju ar tām lapiņām. Kaut kādu AliExpressā pasūtīju kaut kādas sūdas, ja? Plasmasas sūdas. Un vienkārši saliku pa sienu. Un aptuveni kaut kā tā arī tas izskatās. Man personīgi kaut kādā ziņā patīk, jo es gribēju dabūt bišķiņ to privātuma sajūtu. Un bišķiņ ir, jā. Plus vēl saule tik ļoti nespīdēs iekšā un nebūs varbūt tik karsti, jo mums saule te ir visu laiku, kad nav apmācies. Dosimies piedzīvojumos, šoreiz bez Enzo. Enzo paliks ar Rihardu. Tā kā arī atpūta man, jo Enzo ar visu laiku 24/7 man pielipis pa lielam. Tā kā atpūtīsimies bez bērniem, bez vīriem. Mēs tagad esam ceļā uz Talsiem. Mēs iebraucām paķert ledus kafiju. Jā, best thing ever. Mēs brauksim līdz Talsīm, apskatīsimies to ķēniņu kalnu. Es gribēju vispār Talsus apskatīt vasaras laikā, tur esmu bijusi rudenī tikai. Un tad meklēsim kaut kādu noteikti. Ne, iebrauksim vēl veikalā, un tad mēs meklēsim kaut kādu vietiņu, kur uzcelt telti. Es gribu būt kā brīza meitene tavās rokās maigajās. Es gribu būt kā brīza meitene, kas tavas rīkstes nebīstās. Tātad mēs šobrīd esam Talsos, tas ķēniņu kalns, vai pareizi saprotu. Un vasarā tad tiešām viss izskatās ritīgi smuki. Tātad mēs apiesim, nezinu, kaut kā apkārt, mēs īsti nezinām, kur mēs te varam iziet un tā tālāk redzēs. Būtu forši arī ieiet pašā pilsētā, jo pati pilsēta arī ir diezgan skaista. Tā kā tāda bišķiņ vecpilsēta, cik es atceros no pagājušās reizes. Uzem uz laipiņas. Es ejam uz laipiņās. Šī ir Ilze. Jo! Mana dārgā kolēģīte. Kaut kā tā, la. Te vismaz ir saule, tur mums Rīgā bija reāli lik pa laikam smidzināja. Mēs atbraucām siltāku laiku. Kaut gan šobrīd vējš pūs un pazuda tieši saule. Jā. Tad es izvilku no saviem putekļiem ārā arī lielo fotoaparātu ar domu, ka es beidzot kaut ko pafočēšu. Vēl tur nāc! Un tagad es fočēšu Ilzi, mēģināšu atcerēties, kā tas bija jādara. Tātad mums tikko bija pirmā fotosesija pie Talsas Trūklakas. Rītīgs prieks, ka es paņēmu to fotoaparātu, jo savādāk es tiešām viņu vispār neizmantoju. Un žēl, ka tā, ka es viņu neizmantoju, ka viņš vienkārši stāv skapī un krāja tos putekļus. Tik skaisti. Protams, ka visur, kad es atbraucu, ir jākāp kalnā. Jej! Ritīgi karsts. Next photo session. Es nevaru man visu seju noslīdus. Vienkārši crazy. Ilze saka, ka tas ir lielais galds. Es nezinu, vai te var staigāt ar kājām, gan jau nē, bet mums tīras kājas. Mums ir ļoti tīras kājas, mēs pirms tam nopucējām kājas. Nu smuki tie Talsi, nu ko lai es citu saku, tūlīt lekšu pāri. Cerams, ka nenositīšos. Opanā, ķēniņu kalns.
Varam iet tālāk. Hello! Kā jau redzams, viņam rokās ir kokla. Tātad tas ir koklētājs. Koklētājs. Tātad mēs bijām tikko veikalā. Mēs sapirkām visādas lietiņas, ko jau varētu atrast. Rimī nav baigi liels, bet ir ok. Mums ir pilns ledusskapīs. Alkoholiski uzreiz ilzēs. Nemantoju alkoholu. Kad piemeklē aizcietējums un jūti, ka tava gramošanas sistēma ir bloķēta, ir ļoti svarīgi to atbrīvot. Mēs esam ieradušās gala punktā. Mēs esam pie Ziloņa ezera. Šoreiz citā vietā esmu palikusi jau pie šī ezera, bet toreiz mēs palikām kaut kur tajā galā. Tad mēs paliksim šeit, jo nav svarīgi, kurā pusē, jo mums ir pilnīgi vienalga, kur ir saule, kur nav saules. Tā kā, jā, mēs sāksim lēnām iekārtoties un izbaudīt šo klusumu. Tad es nopirku pret odiem un kaitēkļiem kaut kādu šādu te lietiņu. Un šodien būs pirmais vakars, kas beidzot viņu varēšu iztestēt. Ir kaut kādi bišķiņi odi. Nav baigi traki, bet patestēsim, lai viņš strādā tiešām, jo lēts viņš nebija. Bet nu mēģināsim kaut kā viņu aizdedzināt. Tātad šeit ir Zaiga un Ilza virtuvē, jā. Šeit mēs vaļā taisim dārzenīšus. Tad mums būs veģetāri nagetiņi un kartupelīši. Taisīsim vakariņas un izbaudīsim šo skaisto ezeru. Mēs tagad dodamies pēc malkas. Šeit vismaz kaut kas ir brīžiem tā, kad nevar atrast neko, bet te ir ko atrast. Bet ļoti skaisti. Tu kaut ko aizmirsi. Es tev palīdzēšu. Man liekas, ka mums fotos tas ir jātais ar cervi.